Raidījumu piedāvā American Express Gold. Raidījumu atbalsta Ģiensidige apdrošināšana San Pellegrino. Labrītiņ, šo rītiņ, šo skaisto rītiņ, šo burvīgo rītiņ, no Mārtiņa rītiņ, no Vincenta un no labvakar. Man ir jums viens jautājums. Kas tas ir? Jo par šo tēmu būs viss raidījums. Domā, biešas sula, sarkanvīns, kas vēl tāds sarkans? Viss raidījums būs par asinīm. Šis ir ļoti sens, ļoti tradicionāls ēdiens. Pilnīgi visā pasaulē, izņemot ebrejiem, musulmaņiem un grieķu pareizticīgiem. Man te ir Ināra atvedusi zos asins. Un tas ir, pie jums tas ir tāds ģimenē laukos ikdienas ēdiens, ja? Jūs lepojaties par šo. Jā, viņš pamatā, protams, tiek pasniegts galdā tieši rudens pusē, jo tā zos tiek paaudzēts tieši uz rudeni un priekš Ziemassvētkiem un Mārtiņiem. Bet jā, tas ir kaut kas īpašs. Viņš tiek izvārīts un uztaisīt ļoti garšīga, savu reizi var ēdama. Nav nekāda starpība vai akna, vai steiks, vai pašasins. Viss nāk no tā viena zēra. Jā, protams, pamatā mūsu senči ir lietojuši kā asinsdesu, un tā ir, es domāju, ka ļoti laba un garšīga. Viņi ir, tā kā es minēju, visur pasaulē, viņš arī ļoti veselīgs. Jā, protams, viņam ir, pirmām kārtām, viņam ir ļoti daudz olbaltumvielu. Un Ināra, ko tu pati no asinīm tu gatavo? Visfiksākais, tā kā uz laukiem darba ir pietiekoši, ja? un tas laiks varbūt kaut kam bišķīt pa maz, tad es teikšu tā, es varbūt nepildu to asins desas masu, nelieku desā, bet es lieku pīlē. Pīlē? Jā, pīlē. Un lieku cepeškrāsnī. Un tas ir vienkārši tāds, sacepums sanāk. Tur ir putrājumi, kur tiek arī paši ražot saimniecībā. Tāpat tie paši kartupeļi, bišķīt pieber sālīti, labi, pipari nav mums un laurlapas nav, bet taisim to, Ināra, es gatavošu tavu recepti pīlē. Bet es pielikšu to laurlapu klāt. Jā, ļoti jauki. Paldies tev. Paldies. Šī pirmā recepte es esmu aizņēmies no Āfrikas, no Masais Cils, no Keņas un Tanzanijas. Un ko viņi tur dara, jo viņš ir tik veselīgs? Viņi bišķītā iepaksta iedurtu govī, notecina bišķi asinis, aizlāpa, lai sadzīst, un tad viņi taisa šādu, ko es viņu saukšu par asins kulteni. Un kas ir vajadzīgs? 1:1 es ņemšu 200 ml asinis, ieliešu katliņā un 200 ml pienu, 1:1. Te var ne tikai svaigu pienu, bet arī te var rūkšpienu izmantot, jo Āfrikā viņiem nav tik daudz leduskapa kā mums šeit. Šo te mēs maisam, un kāds 20 minūtes mēs viņu lēni maisam. Bet, kad es saku ola kultenis, piedod, tur ola nemaz neiet klāt. Asins kulteni, es uztaisīšu kulteni, kā arī es būtu domājis, pat Francijā viņi gatavo. Un kas ir vajadzīgs, ir paralēli vienu katliņu, sviestu. Un tā, kad es īstu franču, es paņemšu šalotu, kas te pat Latvijā ir audzēts, sagriezīšu viņu smalki un pasautēšu sviestā. Tagad, es te tikai šalotu likšu klāt, bet te jau var arī likt vienalga ko mēs liekam olas kultenī. Teiksim, šampiņonus, kā mēs visu pazīstam, to atmateni, papriku, vienalga ko. Pilnīgi vienalga ko jūs likt olas kultenī, mēs varam likt arī asins kultenī. Un lai tas lēni sautējās, un rekur jau asins mums viņš sāka sarecēt, jau sākās.
Es varu redzēt, parādīšu jums to dibeni, kur viņš jau sāk te pievilkties klāt. So viņš visu laiku ir jāmaisa, nevar viņu atstāt. Un re, ka viņš jau tagad sāk saricēt, un viņš te izskatās, un pēc kā viņš izskatās? Tā kā ātrā klopša, tā kā maltā gaļas mērce. Ne, man te tie salati arī sāk palikt mīksti. Es te tagad pats pielikšu melnos pipers. Bet pie salatiem arī. Nogriezīšu ļoti zemu. Skaistu skāpmaizi grauzdētu, sviestu. Un tagad paņemam šo te, pievienojam to klāt tagad pie mūsu šalota. Iemaisu. Un paņem te pie malas. Un es jums pasniegšu īstu lauku ēdienu. Ne tikai Latvijā, bet kā viņi gatavo, viņi noteikti arī Afrikā. Un voilà! Es jums pasniedzu asins kulteni Tanzanijas Keņas gaumē. Šī nākamā recepte ir Zviedrijas viens nacionālais ēdiens, ko viņi pasniedz pirms mārtiņu zoses, jo viņi arī tur ir mārtiņus. Svartsopa, žāvētas plūmes, arī melnas jau. Un mēs pieliekam klāt portvīnu, tas ir stiprināts vīns. Portvīnu, un te man ir sarkanvīns. Un arī konjaku. Uzreiz visi saka, tā būs laba zupa, kamēr asins viņai nāk klāt. Tā, šo te mēs atstājam caur nakti, mēs varam bišķīt var viņu uzsildīt, bet lai viņš iesūcās te caur nakti, un redz, man jau tevi jau ir šeit sagatavots, ko es vakar jums jau iepriekš. Un redzēt, ka tās plūmas tiešām ir palikušas daudz mīkstākas, un tās, nu pat man iesit degunā, burvīgs aromāts. Un ko mēs darām ar šo? Mēs samalsim šo, un tad mēs esam gatavi recepti gatavošanai. Un šo mēs te sablenderēsim. Ja nav blenders, viņu var izlikt caur gaļas mašīnu. Un sablenderējam. Un voilà. Man te ir 200 ml asins. Mēs ieliekam bļodā. Pieliekam etiķi. Un uz 200 ml vienu ēdam karotu miltus. Šo mēs labi samaisam. Apmēram, turpat zem litru buļļonu. Un šeit man ir paši taisītais vistas buļļons. Un te es likšu 900 ml to buļļonu. Melnie piperi. Timjāna lapiņas. Te ir jamaikas pipers. Krustnagliņas. Te man ir sausais ingvers, kanēli. Pamaisam, un lai šis uznāk uz burbuļa. Un tagad pāris minūtes, lai visi tie garšaugi, garšvielas ievelkās, mēs paņemam mūsu asins masu, kur te milti ir, un to mēs strauji lējam un putējam to iekšā. Tagad temperatūra nokritīs. Es pārliešu šo te tagad atpakaļ te, lai man visas asins ir trāp.
Voilà. Un es negribu tagad šī brīdī viņu vairs vārīt, viņš ir ļoti, ļoti karsts. Tagad viss ir ievilksies. Es tagad liešu viņu atpakaļ te katliņā caur sieti. Reku viņš patīkams biezs ir. Caur sieti ir izliets. Un tagad viņš vajag uz zemes uguns žāvētās plūmas, masa, maisījums. Šitai mūsu paša Sidonija žēlija. To mēs arī iemaisam iekšā. Un vēl te var pišķīt tādu brūno cukuru. Negribam, lai viņš vārās tikai līdz burbulim. Ja jūs tagad šķobaties pa manām asins receptēm, man tikai viena lieta, ko jums teikt, tad jūs esat visi izlutināti. Te ir īs tradicionāls slow food lauka ēdiens, tā kā mūsu senči gatavoja. Un tagad mēs viņu pasniegsim, man vajag kausu. Ābols šķēlīts. Es piegriežu te vienu. Dažu ābols šķēles, lauka krējumu. Un es jums uzdot tādu jautājumu. Ko vēl labāk pirms Mārtiņa Zoses jums var pasniegt uz svētku galdu? Un voilà. Es nevaru iedomāties, kas var būt garšīgāks, veselīgāks, senāks, tradicionālāks par manu asins pīli. Šī recepte ir tā, ko varbūt visa tauta viņa akcentē. Asins desa. Te man ir cūkas tauki. Un tajos cūkas taukos mēs pasautēsim sīpolu un tikai viegli pasautēsim viņu. Sīpolu un čiploku. Un te tiksim tā kādi teikrot, labi teikrot, man te čiploks ir, kas saspiests ir. Pasautē. Ne tikai kamēr mīksti, nevajag brūnus. Nākamo viņi man sautējās tie sīpoli, ābols. Te jau man ir jau iepriekš sagriezts mazos kupiņos, ko es jums mācīšu, kā ābolu griezt kupiņos. Tas nav jārāda. Jārāda, gatavais produkts ir. Un pieliekam klāt pie mūsu sīpoliem un čiploku. Un tagad šito te tikai kāds 4 minūtes, lai tagad tie āboļi arī paliek tādi mīksti. Sajiet roku rokā ar sīpoliem. Visi tagad patīkami, priecīgi ir samaisīts, sasautējies. Un tagad liksim klāt pārējās interesantās sastāvdaļas. Auzu pāslas, cūkas tauki, koriandra sēklas sadauzītas, kanieles, un te ir paprika. Un šitā ir tāda kūpināta paprika, viņai tāds patīkams tāds asums ir. Tā arī liekam klāt samaltas kumiņsēklas. Un rīvmaize, tā ir mūsu paša rupjā rīvmaize ir. Asins. Lejam asins klāt, samaisam. Un ir grūti iedomāties, kad es pirmoreiz taisīju, kad tāda slapja masa var iznākt tāda spēcīga, kreftīga desa.
Tad pašās beigās sāli un svaigi melnos pipars. Ja, ņemam no uguns un lejam, tad tūlīt te pīlē, te ir mana pīle. Es ielieku te pergamentu papīru, lai man vieglāk viņš izņemt ārā. Un es leju šo te patīkamo masu te iekšā. Vāku virsū. Un mūsu šālē lejam ūdeni. Un cepam, kamēr ir gatavs. 180 grādi, apmēram 40 minūtes. Četrdesmit minūtes es jums nelieku gaidīt, es jums arī nelieku gaidīt, kad viņš atdzies. Man jau te redz, kur jau viens ir gatavs. Un ka viņš izstās tā kā, rupmais kukulītis. Paņemam sviestu piku. Vienu veidu, es jums pārdīšu divas veidus, kā mēs pasniedzam. Mēs faktiski pasniedzam daudzveidīgu šo te. Ļoti labi iet ar medījumu kopā. Es iegriezīšu viņu un valā. Atpazīstat tagad valā, jā. Siesniņš jau sāk višķīt čurkstēt. Liekam. Cepties. Labi, es ielikšu divus šķēlus. Manam operatoram un producentei viņi teica, lietas divas. Valā, es bišķīt aizrāvos, tagad griežam apkārt. Un, ja zini, kā ļoti daudz asins desku jūs liekat uz pannas, viņas pārsprākst, viņas saplīs, salūdz. Kaut kas nav pareizes izdarīts. Bet jūs paši redzēt ar jūsu acīm, kā es taisīju, un ka viņš tur smuki stabili, tur nekādi papildinājumi nav, nekas tāds līmes, kas viņu tur kopā. Te ir tīrs asins desku. Tad pāris minūtēs viņa gatava. Es uzlikšu viņas uz papīra tad vieļa. Voilà. Te uz šķīvja. Rūkaļņa mēci. Un kādu zaļumu. Un valā. Es nevaru iedomāties, kas var būt garšīgāks, veselīgāks, senāks, tradicionālāks par manu asins pīli. Wow! Atcerieties, mēs piemānījām, lai mazie ēd burkānus. Mēs karamelizējam tos burkānus, mēs iepanējām un cepam. Man ļoti pateicās par to. Bet te ir tas pats ar asins desku, ko mēs varam darīt. Arī tāpat. Es sagriežu te pašu kukulīti mazos kubos. Es viņu sapanē. Tad ir milti, ola, rīvmaize. Ieliek te grozā. Un tad es viņus cepšu eļļā. Un voilà, kur mums ir asins desiņi panēti, bet mēs viņu kaut ko citu vēl izdarīsim. Tas bērniem patīk viņiem lollipops. To mēs paņemam, uzliekam, uzbraudam kociņu. Redz, kur mums ir asins desas lollipop. Dāmas un kungi, bet it sevišķi jūs maziņie, es jums pasniedzu asins desas lollipop. Kas ir svētki pēc pankūkām? Un tuvojās Mārtiņi un taisīsim asins pankūkus. Pirmais, kas jādabūn, ir piens. Un te man ir 200 milu piens un arī 200 miļu asins.
timjāna lapiņas maziņās, 1 olu, lauku vistas olu, bērzu sulas sirups. Mūsu pašu Latvijas bērzu sulas. Tad ēdam karoti, samaisam, lai ola izšķīst, un tad pieliekam miltus. Un tad var tuč arī jūras sāli pielikt klāt, svaigi malts melnos pipars. Šo te mīklu minimāli 2 stundas. Bet vēl labāk ir caur nakti leduskapī varat viņu, lai viņš atpūšās. Lai tiešām tās grūbi milti, viss tiek savienots kopā ar mūsu asinīm un pienām. Un te, kā jau es tā kā burvs, rekur man te jau ir viens, kas jau ir iepriekš sagatavots. Par nakti bijis viņš leduskapī, un kā viņa daudz tumšāk palikusi ir tagad pannu. Un katreiz vislabākais ir čuguma panna, cidrināts sviests. Katreiz labāk ir ne tikai, ka viņš izkūst, bet lai tā panna uzkarsē, lai tas iesāk bišķīt čurkstēt. Tad mazo kausu lejam katrā iekšā. Tagad pāris minūtes skati, ka tas smuki gaisa burbulīši te ir pats palaidušies, tas nozīmē, ka viņš ir gatavs griezt apkārt. Un griežam. Un atkal kāds 2 minūtes un pacepam otro pusi. 2 minūtes ir pagājušas. Ņemam mūsu pankūks. Un kā amerikāņi šo te saukt, viņi saukt a stack of bloody pancakes. Bet kā mēs latvieši viņu pasniedzam ar mūsu paštaisīto brūkleņu ievārījumu un ar mūsu lauku krējumu. Vienu pētersili un valā. Es jums pasniedzu asins pankūks. Par godu likt Mārtiņa dienu galdā visiem jūsu viesiem, draugiem, ģimenei. Pirms dažām nedēļām es jums uzdevu šādu jautājumu. Kur no šim 3 cilvēkiem ir bijis pavārs? Slavenais James Bond Daniel Craigs, Margaret Thatcher, Anglijas premjerministra, Celslady, jeb Madonna. 99% no jums atbildēja pareizi. Atbilde ir Daniel Craigs. Un es tagad vilkšu ārā laimīgo laimesti, kam kritīs šī te fantastiskā Vincent Mitaka M4 espresso aparāts. Un laimīgais ir Evija Bērziņa Cirulvēja at. Apsveic tev, Evija! Otra balva Gensirgen dāvana karte par 30 latiem. Un apsveicu tevi Zane Birkene at. Bet galvenā balva ir vakariņas 2 cilvēkiem restorāna Vincentā ar komplimentiem no American Express. Un tā kā putnu te vāru maisu un gribu apsveikt Inese Bolovinkīna. Ļoti garš vārds, bet tev ir ļoti skaista balva. Apsveic tev, Inese. Es tagad izsludinu jaunu konkursu. Klausiet uzmanīgi, jautājums ir šāds.
Kāda dāvana tika pasniegta ASV valsts sekretārei Hillaryjai Clintonai, Latvijas ārlietu ministri vizītes laikā ASV šā gada februārī? A. Melnais balzāms, B. Jāņu siers vai C. Rupmaize? Atbildes es gaidu līdz 19. novembrim uz vienu no šīm divām adresēm. Izloze 26. novembrī šī paša raidījumā. Balva fonds gandrīz nemainīgs, jo tik skaistas balvas. Pirmā balva vakariņas divatā Vincentā ar komplimentiem no American Express. Otra Gensidigen dāvana karte ar 30 latiem. Un trešā balva šī burvīgā gaļas mašīna no Stollera. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold. Raidījumu atbalsta Gensidige apdrošināšana, San Pellegrino.